Sveicināti kolēģi, partneri un viesi! Paldies, ka šodien esat šeit, un mūsu tikšanās mērķis ir iepazīstināt jūs ar Atomi marketinga plānu - sistēmu, kas balstās uz godīgumu, konsekventi un absolūtu vērtības radīšanu. Šodien es īsi izklāstīšu, kā šis modelis darbojās, kādas priekšrocības tas sniedz un kāpēc tik daudz cilvēku pasaulē izvēlās šo ceļu. Tātad sāksim. Uzņēmums tika dibināts 2009. gada 1. jūnijā Dienvidkorejā, un tā dibinātājs ir Hangils Parks. Uzņēmuma stratēģija ir patērētājiem draudzīgs mārketings. Hangils ir vīzijas radītājs, kas izveidoja uzņēmumu ar skaidru filozofiju un vadības principiem. Uzņēmumu, kam ir kopīga izaugsme ar darbiniekiem, klientiem un partneriem. Hangils redzēja pasauli citādi. Viņš saprata, ka īsta vērtība rodas ne tikai no peļņas, bet no cilvēku iespējas augt kopā. Tieši tāpēc viņš izveidoja Atomi, vietu, kur kvalitāte un pieejamība produktiem satiekas, kur sapņi pārvēršas darbībā, un ik viens var kļūt par daļu no globālas kopienas. Ieguvis bakalaura grādu tirdzniecībā un komercijas jomā, kā arī saņēmis Korejas Universitātes doktora grādu biznesa vadībā. Savu tīkla mārketinga karjeru viņš uzsāka ierodoties biznesa braucienā Austrālijā. Tur viņš saskatīja tīkla mārketinga iespējas un pēc atgriešanās Korejā pameta iepriekšējo darbību, lai izveidotu Atomi. Tas ir jaunā laikmeta globāls tiešās pārdošanas tīkla mārketinga uzņēmums, jebkurš reģistrējoties pēc uzaicinājuma var ne tikai iegādāties preces, bet arī kļūt par sadarbības partneri. Katra spēcīga uzņēmuma pamatā ir skaidra filozofija un identitāte. Tā palīdz ne tikai noteikt virzienu, bet arī iedvesmot darbiniekus un partnerus. Daudzi pasaulē pazīstami uzņēmumi savas vērtības pauž caur īsām, bet spēcīgām devīzēm, kā piemēram tehnoloģiju giganti Google uzsver ētiku, Apple iedvesmo uz radošumu, bet Microsoft akcentē cilvēku potenciālu. Līdz ar to arī savukārt Atomi izvēlas vērtības un cilvēka attīstībā balstītas devīzes, kas atspoguļo viņu filozofiju par sadarbību, godīgumu un kalpošanu citiem. Tās ir devīzes, kas ne tikai reklamē produktus, bet rada kopienu un iedvesmo cilvēkus mainīt savu dzīvi uz labu. Atomi īpaši izceļas ar to, ka tā devīzes ir dziļi filozofiskas un ētiskas, nevis tikai komerciālas. Kā redzam, cieni garu, seko ticībai, radi vīziju un kalpo pazemībā. Šī devīze nav tikai vārdi uz papīra, tā ir Atomi dzīves filozofija, kas vieno cilvēkus visā pasaulē. Tā apvieno dzīvot, tā iedvesmo dzīvot ar mērķi, ticību un sirdi, palīdzot katram kļūt ne tikai veiksmīgam, bet arī garīgi bagātam. Šodien Atomi ir globāls tīkla mārketinga uzņēmums, kas darbojas jau 27 valstīs un reģionos visā pasaulē - Amerikā, Eiropā un Āzijā, ar galveno mītni Dienvidkorejas pilsētā Gonģū. Uzņēmumā strādā aptuveni 570 darbinieku, kas atrodas dažādās pasaules valstīs. Hangila vadībā Atomi kļuvis par globālu uzņēmumu,
daudzās valstīs un vairāk kā 16 miljoniem klientu sadarbības partneru. Tas ir saņēmis balvas un atzinību par patērētājiem draudzīgu uzņēmējdarbību un par to, ka Tomi ir iekļauta labākās darba vietas sarakstos Korejā. Atomi nav tikai uzņēmums, tas ir dzīvesveids, ko Park Hang-ils veido, ticot, ka nākotni nevar tikai paredzēt, to jāveido kopā. Kopš dibināšanas Atomi ir piedzīvojis strauju izaugsmi. Tas ir iekļauts top desmitniekā kā labākais tiešās pārdošanas uzņēmums pasaulē. Atomi izaugsmes pamatā ir inovatīva domāšana, ilgtspējīgas attīstības mērķi un vērtībās balstīta uzņēmuma kultūra, kas veicina godīgumu, kopīgu izaugsmi un dalīšanos ar panākumiem. Balstoties uz patērētāju vajadzībām, orientētais tīkla mārketinga modelis un stingri ievērotās izpildu direktora Pahangiļa filosofija, absolūtā kvalitāte, absolūtā cena. Šādā veidā uzņēmums tiecas nodrošināt augstākās kvalitātes produktus par taisnīgu un pieejamu cenu, ko var iegādāties jebkurš pasaulē. Atomi piedāvā aptuveni 600 dažādus produktus visai ģimenei - ādas kopšanas līnijas, kosmētiku, matu un ķermeņa kopšanas līdzekļus, mājas un pārtikas preces, kā arī modes un interjera produktus. Atomi filosofija ir absolūtā kvalitāte un absolūtā cena. Šis sauklis atspoguļo Atomi biznesa un produktu pieeju. Tas nozīmē, ka absolūtā kvalitāte šajā teicienā Atomi uzsver, ka visi produkti ir ražoti no augstākās kvalitātes izēvielām, bieži sadarbojoties ar starptautiski atzītiem ražotājiem. Ideja ir, ka pat parastais patērētājs var iegādāties profesionālās kvalitātes produktus, kuri iepriekš bija pieejami tikai premium tirgu. Un sauklis absolūtā cena, to nozīmē, ka produkti tiek piedāvāti par absolūti taisnīgu cenu. Un tas nozīmē, ka cena nav pārmērīgi augsta salīdzinājumā ar kvalitāti. Uzņēmums cenšas samazināt starpnieku skaitu, lai patērētājs saņemtu labu vērtību šīm precēm. Filosofija būtībā ir par pieejamību plus kvalitāti, teiksim tā, kas ir reta kombinācija kosmētikas, veselības un saimniecības produktos. Ātrā piegāde. Jā, pasūtot Atomi produktus ir ļoti ērti un vienkārši pasūtīt. Ja, viss notiek caur globālu interneta platformu, kur katrs dalībnieks var izvēlēties sev piemērotākos produktus un veikt pasūtījumu tiešsaitē. Kad pasūtījums ir apstiprināts, tas tiek nosūtīts tieši no Atomi noliktavas. Eiropai mums ir Nīderlandes noliktava un Vācijas noliktava pieejami, un uz pircēju norādīto adresi produkcija tiek piegādāta. Piegādes process ir ātrs, drošs un izsekojams. Pircējs saņem paziņojumu par sūtījuma statusu līdz brīdim, kad tas nonāk pie viņa rokās. Visi produkti tiek rūpīgi iepakoti, lai tie saglabātu kvalitāti un būtu gatavi tūlītējai lietošanai. Atomi sadarbojas tikai ar uzticamiem loģistikas partneriem, tāpēc piegādes notiek precīzi un laicīgi. Tā kā Atomi ir globāla platforma, arī piegādes tiek organizētas katrā valstī.
vai nu uz mācību centriem, vai arī uz mājas adresi, nodrošinot ērtu un izdevīgu servisu visiem pircējiem. Ja jūs izvēlaties mācību centru, tāda ir iespējams produkciju saņemt bez maksas mācību centrā, kā arī, ja jūsu pasūtījuma summa ir virs 150 eiro, tad DHL sadarbības partneris piegādā jums šo pasūtījumu uz mājām bez maksas. Uh, Klients vai sadarbības partneris. Tā kā Atomi ir globāla interneta platforma, kas apvieno tiešo pārdošanu, komerciju un tīkla mārketingu, tās mērķis, kā jau iepriekš teicu, ir piedāvāt augstas kvalitātes produktus par zemākām cenām un radīt iespēju cilvēkiem veidot pasīvus ienākumus, daloties ar šo vērtību. Produktus tiešām var iegādāties bez uzcenojumiem, jo nav starpnieki, nav veikali, un tas ir arī tāda, teiksim, šī tīkla mārketinga priekšrocība. Kompānija piedāvā būt gan pircējam, gan arī sadarbības partnerim. Kāpēc pircējs vienmēr ir ieguvējs? Produkti ir augstas kvalitātes, bet ar ikdienas lietošanai pieejamām cenām. Nav obligāto iemaksu vai abonementu. Jūs maksājat tikai par to, ko vēlaties. Liekat groziņā, pērkat tik, cik jums ir nepieciešams. Un uzkrājas punkti, PV punkti pār pirkumiem, kas var dot bonusus un ienākumus, ja tu dalies ar platformu arī ar citiem cilvēkiem, kuri vēlās iegādāties šo produktu. Tā ir globāla interneta platforma. Atomi darbojas vairāk nekā 27 valstīs uz šodien, un struktūra ir globāli savienota. Tavi ieteikumi un dalībniekus, kurus tu pievieno, var būt no jebkuras pasaules malas. Visi pirkumi un ienākumi tiek reģistrēti vienotā sistēmā, caurspīdīgi un automatizēti. Sinerģija. Atomi apvieno ražotāju, loģistiku un patērētāju vienā sistēmā. Visi dalās ar labumu, uzņēmums ar peļņu, patērētājs ar pieredzi un struktūra ar atbalstu. Kopā strādājot, visi aug un pelna vairāk. Tāds ir kopienas princips. Šeit ir vēl tāds viens, ja vēlies nopelnīt pats, palīdzi nopelnīt citam. Jā, tā ir patiesība. Sistēma ir balstīta uz komandas sadarbību, nevis konkurenci. Šajā sistēmā neviens nav konkurents. Ja? Jo vairāk palīdzi citam gūt panākumus, jo stabilāki un lielāki ir arī tavi ienākumi, ko mēs izskatīsim vēlāk. Tas veido ilgtspējīgu un ētisku ienākumu modeli. Jā, šeit ir iespējams jau pašā sākumā arī saņemt atalgojumus. Un, protams, pats svarīgākais, ko mums neviens darba devējs nevar sniegt, tas ir mantojuma status, struktūra un arī jūsu ienākumi. Ja? Divās paudzēs. Kāds sasniedz noteiktu līmeni, tad tavs status un struktūra ir mantojumā, to var nodot ģimenes locekļiem vai kādam citam, kam jūs vēlaties atstāt savu mantojumu. Tātad. Atomi ļauj veidot ilgtermiņa finansiālu drošību un ģimenes biznesu, kas turpina darboties arī nākotnē.
Kā jau teicu, jā, pievienoties bez maksas, jā, nu, ir divas reģistrācijas iespējas, jā. Uh, Veikals piedāvā būt kā klientam vai kā patērētājam. Ja vēlaties vienkārši iegādāties Atomi produktus savai lietošanai, jūs varat reģistrēties kā klients, un jūs varat iepirkties brīvi un bez saistībām, bez obligātiem pirkumiem vai mēneša maksājumiem. Ja jūs izvēlaties izplatītājs, distribūtors, un jūs interesē ne tikai produktu lietošana, bet arī iespēja gūt ienākumus, papildienākumus, izplatot Atomi produktus, varat izvēlēties izplatītāja statusu vai arī jebkurā brīdī pāriet no klienta uz izplatītāju. Izplatītājiem tiek piedāvāta iespēja veidot savu biznesu, jeb veidot tā, teiksim, tā savu struktūru un piedalīties Atomi peļņas sadales programmā. Neatkarīgi no tā, kuru ceļu izvēlēsieties, mēs vienmēr sniegsim jums visu nepieciešamo informāciju un atbalstu. Jūs varat droši griezties pie tā cilvēka, kas jūs ir uzrunājis un pievienojis un ieteicis šo veikalu, lai jums viņš vairāk pastāsta, kādas iespējas ir pieejamas šajā veikalā. Reģistrācijas procesi. Reģistrācijas process ir vienkāršs un ātrs. Lai pievienotos Atomi, jums ir jāsaņem reģistrācijas saite no esošā Atomi klienta vai izplatītāja. Šāda sistēma ne tikai nodrošina kvalitātes kontroli, bet arī veicina ciešu sadarbību un kopienas izaugsmi. Ja jums nav zināms neviens Atomi biedrs, tad sazinieties ar mums un mēs jums sniegsim, mēs jums tad sniegsim saiti, kuru var aizpildīt un pievienoties. Reģistrācijas forma, kāds no mūsu autonomijas sadarbības ar jums sazināsies, lai nosūtītu šo pievienošanās saiti. Šis process ir viegls, izpildāms un neprasa nekādu sarežģītu informāciju. Tur nav obligāto pirkumu un arī nav nekādu pienākumu. Jūs jebkurā brīdī varat pārtraukt attiecības ar šo kompāniju un, var teikt tā, anulēt savu profilu. Ja? Reģistrācijas procesā jums būs iespēja izvēlēties vai nu klients vai izplatītājs, to jūs paši varat izvēlēties neatkarīgi no tā, ko jūs vēlaties, ja? Un pēc reģistrācijas apstiprināšanas jūs uzreiz iegūsiet piekļuvi Atomi internetveikalam, kur varēsiet apskatīt plašus augstās kvalitātes produktu klāstu un veikt pirkumus. Kā jau teicu, šeit nav obligāto pirkumu, ja, un tas ir globāls, neskatoties uz to, kurā pasaules vietā jūs atrodaties. Tā, kompensāciju plāns. Jā, kompensāciju plāns. Kā tad veidojās kompensāciju plāns? Kā ieejot veikalā, jebkurā veikalā, ja jūs redzat, kāda ir produkti, ir produktu cenas, un tad ir tāda zila ailīte PV. Ja? Šie PV uzkrājās jūsu kontā no jebkura produkta, ko jūs pērkat, un līdz ar to, ja jūs vēlaties būt kā sadarbības partneris, tad tas jums turpmāk nākotnē noderēs kā, teiksim tā, karjeras pakāpienu sasniegšanai. Bet to mēs arī izskatīsim mazliet vēlāk, lai jūs varētu saprast, kā un kas. Ja? Šeit teikšu tā, kāda var jau saņemt pirmās iemaksas cilvēki, ja, kam jau savā personīgajā kontā ir 10 000 PV.
kā bildītē redzat, ja, ir jānopērk tikai 2 produkti, un jūs jau varat būt sadarbības partneris un uzkrājošo bināro solīti jūs jau varat saņemt 25 € par bināro solīti. Šo arī mēs smalkāk izskatīsim tālāk jau. Un vēl es gribēju pateikt, ka binārā tīkla mārketinga struktūra piedāvā vienkāršu, pārskatāmu un ļoti dinamisku komandas veidu. Tā, kas man te ir aizgāja kaut kur tā. Ja. Ja, līdz ar to veidošanas, dinamisko komandas veidošanas modeli. Katram dalībniekam ir tikai 2 puses, kas ļauj koncentrēties uz komandas līdzsvaru un ātru izaugsmi. Kā redzat, jā, tur tādā bildītē, jā, no dažādām pasaules valstīm jūs varat droši pievienot, jā. Un spēcīga sadarbība starp līderiem un jaunajiem partneriem ir dabiska šīs sistēmas sastāvdaļa, jo kopējie panākumi palīdz augt visai komandai. Mūsdienu digitālajā vidē īpaši nozīmīga ir globālā pieeja, ja, jo varat strādāt no dažādām pasaules malām, un binārā struktūra ļauj piesaistīt cilvēkus no jebkuras pasaules malas, veidojot tādu kā starptautisku komandu ar neierobežotām attīstības iespējām. Darbs var būt gan pilnībā attālināts, viss, kas ir vajadzīgs, ir interneta pieslēgums, tāpēc var organizēt savu biznesu neatkarīgi no atrašanās vietas un brīvi plānot savu dienu vai organizēt tikšanās seminārus klātienē, lai atbalstītu savus komandas partnerus. Liela priekšrocība ir arī vienots mārketinga plāns visām valstīm, kas nodrošina skaidrus, saprotamus un vienlīdzīgus noteikumus visiem dalībniekiem pasaules mērogā. Tas atvieglo biznesa prezentēšanu, ļauj vieglāk apmācīt jaunus partnerus un sniedz pārliecību, ka struktūra darbojas vienādi efektīvi jebkurā tirgu. Turklāt binārās sistēmas modelis bieži piedāvā bezgalīgu līmeņu struktūru, kas nozīmē, ka komanda var augt neierobežotā dziļumā, un tavi ienākumi var balstīties ne tikai uz tiešajiem ielūgumiem, bet arī uz visas komandas kopējo darbību. Tas viss kopā rada vidi, kurā valda pilnīga brīvība, strādā, kur vēlies, kad vēlies un ar kādiem cilvēkiem vēlies, vienlaikus veidojot globālu un patstāvīgi augošu komandu. Tā. Binārā struktūra. Kā tad veidojam bināro struktūru? Ja? Binārai struktūrai esat jūs, un jums ir kreisā puse un labā puse, un tā mēs vienojam cilvēciņus klāt kreisajā pusītē un labajā pusītē. Ja? Šeit es izklāstīju mazliet vairāk, ja? Tā kā mēs neliekam savus cilvēciņus citās līknēs, bet mēs turamies pie labās un pie kreisās pusītes, un līdz ar to tas jums dos arī turpmākā izaugsmē, kad jūs vēlēsieties veidot savu biznesu, palīdzēt saviem tuvākajiem, saviem pazīstamajiem cilvēciņiem, kas atrodas jūsu struktūrā. Ja, kā tad veidojās mūsu PV un grupas PV punkti? Ja, kā jau iepriekš teicu, katram produktam ir savs PV. Šeit mēs redzam, omega-3 PV ir 8,200 PV. Ja. Līdz ar to, ja apakšējais cilvēciņš iepērkās uz 50 000 PV,
Tāda visi pārējie, kas atrodas virs viņa, saņem to pašu 50,000 PV, un tā arī visiem ir labums. Tāpēc jau es arī iepriekš teicu, ja kāda strādājot komandā, visi saņem labumus. Ja? Ja jūsu vienā pusītē, piemēram, kā šeit ir kreisajā pusītē, vēl ir kāds iepircies no jūsu sadarbības partneriem ieteiktajiem cilvēciņiem, kā piemēram šeit uz 70,000 PV, ja? Tad jūsu kopējais sasniegums būs šeit, šajā kreisajā pusītē 120,000 PV. Tāpat arī labā pusē strādā. Ja? Visi, kas ir jūsu labajā pusē, tie visi pirkumi summējās, un līdz ar to visiem ir labums. Ja, piemēram, 50 PV ir iepircies šī persona, tāda 50 PV saņem arī šī persona. Ja? Un, ja viņa vēl pati papildus ir iepirkusies uz 20 PV, ja? Tā kā šeit, piemēram, ja? Un šeit cilvēciņš ir iepircies uz 20 PV, tad kopsumā šai personai jau pienākās 20 plus 50, 70 PV. Ja? Un jūsu vērtība tad jau ir 20, 50, un ja viņa vēl ir iepirkusies vēl uz 20, tad jums jau ir 90 PV. Es ceru, ka visiem ir saprotams. Ja? Tā, nākamais binārā soļa piemērs. Ja? Tā kā jau iepriekš teicu, ja? Visi pirkumi summējās kreisā pusē, visi pirkumi summējās labā pusē. Jums pašam ir jābūt vismaz 10,000 PV uz konta. Ja? Tad jūsu binārais solis sakrājās uz 300 grupas PV un uz 400 grupas PV, pieņemsim vienā un otrā pusītē. Un aizvarās binārais solis. Binārais solis aizvarās tad, kad jūsu mazākajā kājā ir jau sasniedzis 300,000 PV, tad aizvarās binārais solis. Un šeit ir tāds piemērs, kur vienā pusītē jums ir 400, otrā 300. Ja? Jums aizvērsies binārais solis uz 300, un atlikums no 400, tas ir 100,000 PV, tie aizies jau kā atbalsts citiem kolēģiem. Ja? Un, ja jums ir pašam uz konta 10,000 PV, tad jūs saņemat par šo bināro soli 25 eiro, bet ja jums pašam jau ir 300,000 PV, tad jūs par šo pašu bināro soli varat saņemt līdz 45 eiro. Šeit vēl parādīšu tādu piemēru, kur arī dienas solis var aizvērties lielāks. Ja? Tā kā šeit skatāmies kreisā pusītē, pirkums ir veikts uz 800,000 PV, ja? Un labā pusītē, pieņemsim, kad ir 750,000 PV kopumā. Ja? Tad jūsu solis aizvērsies uz 700,000 PV vienā pusītē un 700,000 PV otrā pusītē, un jūs jau varat saņemt 90 eiro izmaksas. Tas jau skaitīsies kā vienas dienas binārais solis. Ja iepriekšējais šeit ir uzkrājošais solis, kur uzkrājās un solis noslēdzās, ja, tad šajā piemērā jau tas ir vienas dienas binārais solis. Ja? Tā kā vienas dienas ietvaros, ja jūsu summa vienā pusītē sasniedz šo summiņu un otrā pusē sasniedz arī 700, tad jūs varat droši saņemt jau, teiksim tā, 90 eiro. Bet šeit ir viens noteikums, ka pašam jums ir obligāti jābūt 300,000 PV. Ja jums būs mazāk, tad jūs šos 90 eiro saņemt nevarēsiet. Un ja jums ir 700, tad tas ir vispār ideāli.
Ja? Kā mēs veidojam savu struktūru? Šādi mēs veidojam savu struktūru. Nu, vienā pusītē liekam, otrā pusītē liekam, un tas ir bezgalīgi. Ja? Viena pusīte un otra pusīte. Un līdz ar to mēs arī veidojot savu biznesu, sekojam līdzi struktūrai. Ja? Ļoti svarīgi sekot līdzi savai struktūrai, kad jūs aiziesiet uz līkni Lineage. Tad jūs redzēsiet šādus krāsainus kvadrātiņus, kas ir viens zem otra. Ja? Un līdz ar to zaļie kvadrātiņi nozīmēs to, ka cilvēkam pašam nav savi 300,000 PV punktu, bet viņš vēlās gūt ienākumus, un līdz ar to viņš ir iekrāsojies zaļā klāsā līdz brīdim, kamēr viņam nebūs tie savi 300,000 PV. Pēc tam viņa status mainās uz aģentu, un viņš tad paliek jau zilā krāsā. Un mēs ļoti skaisti tādu varam redzēt, cik mums ir biznesa sadarbības partneru līknē. Ja, ja ir pagājis jau gads un cilvēks nav nekādu pirkumu veicis un nav iegājis savā veikalā, tad ieslēdzās oranžā krāsa, kas ir kā brīdinošais signāls. Lūdzu, atgādini, lai viņš veic pirkumu, un līdz ar to mums ir ļoti labi jāseko līdz savai struktūrai, lai mēs varētu pazvanīt šim cilvēkam un atgādināt, ej, draudziņ, tu tur esi aizmirsis iepirkties. Ja? Tu jau gadu neesi redzēts veikalā. Ja? Un, diemžēl, ja kad mūsu kontiņš jau ir anulēts, tad iekrāsojās tāds pelēks lodziņš, ja, kur viņš jau savu vietu struktūrā ir pazaudējis, un ja pēc gada viņš gribēs atkal atjaunot, tad tas ir iespējams tikai gada ietvaros, ja pēc gada tikai viņš varēs atjaunot savu kontiņu un arī veikt pirkumus. Tā kā ļoti sekojam līdzi, kādi statusi ir cilvēkiem. Ja? Un parastie pircēji, viņi tad jau ir lilā krāsiņā, tā kā tas ir pilnīgi normāli. Ja noteikta komisijas maksa, jā, ir noteikta komisijas maksa. Dienā jūs šeit varat saņemt 1000 eiro, ne vairāk. Ja jūsu ienākumi pārsniedz šo summu, tad tiek novirzīti struktūrā zemāk stāvošajiem, teiksim tā, iesācējiem, lai viņiem būtu arī motivācija veidot savu biznesu un ātrāk saņemt atalgojumus. Ja? Tā kā tā ļoti daudzi jauc tīkla mārketingu ar bināro tīkla mārketingu. Ja? Esmu dzirdējusi bieži tādus izteicienus, tā ir piramīda un saņem visus labumus augstāk stāvošie. Ja? Diemžēl nē, šeit tas ir pavisam savādāk. Ja? Kā redzat bildītē, ja? Ir nogriezta augšiņa, ja, tam trīsstūrītim, un līdz ar to, teiksim tā, ka šeit vairs nav piramīda, bet jau trapece. Un katrs, kas šeit atrodas šajā struktūrā, ļoti ātri, pateicoties šai trapeces formai, ļoti ātri var saņemt arī savu bināro soļu, uzkrājošā binārā soļa, ja, 300 un 300,000 jau pirmās iemaksas un izmaksas. Ja. Nu, kā tad dalās naudas līdzekļi? Naudas līdzekļi mums dalās šādi. Ja, Atomi ir kompānija, kura neņem kredītā produkciju, nepasūta. Ja. Līdz ar to, saņemot produkciju, tā uzreiz var samaksāt par šo arī, teiksim tā, bez kredīt saistībām. Ja. Bināro soļu prēmijās Atomi izmaksā 44%.
Statusa prēmijās 20% no tā mēneša ienākumiem. Mācību centriem tiek iedalīti 6% kā uzturēšanai un palīdzībai, lai cilvēki varētu izglītoties. Un pati atomija peļņa mums sastāda 30%, kas tiek ieguldīta jaunas produkcijas iegādēji. Nu, lūk, esam nonākuši pie galvenās sadaļas ceļš pa karjeras kāpnēm. Ja? Lai uzsāktu karjeru, atomī, teiksim tā, var uzsākt jebkurš, kurš vēlās. Ja? Šeit mēs nepārdodam produktus, bet mēs šeit pastāstām citiem, kā viņus var nopirkt. Līdz ar to arī ir ļoti laba tāda, teiksim, struktūra, ja, kāda mums nevajag nesāties ar produktiem klientam, bet viņš pats skaisti iepērkās un ieliek groziņā un pats var jebkurā laikā to arī izdarīt. Ja. Tā, mēneša ienākumi. Ja. Kompānija piedāvā 7 tādus, teiksim, karjeras pakāpienus, jā. Pats sākotnējais ir Sales Masters, jā, kur izmaksas ir no 1000 līdz 1500, ja, un Diamond Master tad jau ir augstākas summiņas, Šāronas rozei ir jau 8000 līdz 13000 mēnesī. Ja? Stārmasters jau var saņemt no 18,000 līdz 22,000 mēnesī, Royal Masters no 27,000 līdz 35,000 mēnesī un Crown Master no 44,000 līdz 53,000 mēnesī. Tā kā šīs summiņas var svārstīties, jo tās ir atkarīgas no bināro soļu aizvēršanas. Nu, kā lūk, jau iepriekš teicu, jā, kad mums ir uzkrājošais solis, uzkrājošais solis ir 300 un 300, jā, kur mēs varam saņemt 25 eiro vai no arī 45 eiro. Šeit ir atkarīgs no tā, jā, cik jums ir no pašam uz konta savi PV. Ja? Tālāk jau mums iet vienas dienas soļi. Ja? Tie ir 700 un 700, ja vienā dienā tad ir 90 eiro, ja vienas dienas solis ir 1,500,000, tad mēs jau saņemam 180 eiro un tā līdz 1000. Šeit smalkāk vēlos parādīt to, cik ir svarīgi, kad jums ir pašam savi punkti, ja? Ja jums, piemēram, kā Sales Masteram, pārdošanas speciālistam, teiksim tā, ja, ir savi 300 punkti, ja tie ir mazāk, tad ir 25 eiro, un ja jūs jau esat kā aģents, kam ir uz sava konta 300,000 PV punkti, ja, tad jūs jau varat saņemt 45 eiro, ja, pār tiem pašiem 300 aizvērtajiem solīšiem, ja, binārajiem solīšiem. Ja? Tālāk jau ir arī svarīgi, kad mēs ejam uz karjeras kāpnēm, tādu pašam obligāti ir jābūt 700,000 PV, ja? Nemazāk. Un jābūt statusam speciālais aģents, ja? Kur jūsu solīši jau var aizvērties no 90 līdz 95. Ja? Dīleriem jau, kas grib iziet uz diamondiem un augstākiem statusiem, ja, tiem jau jābūt ir, diamondam ir 1,500,000 jābūt ir uz sava kontiņa, ja, un jau Šāronas rozēm un visiem pārējiem, kas vēlās jau saņemt augstākus statusus, pašiem ir jābūt uz kontiņa 2,400,000 PV. Ja. Šie savi PV punkti ir ļoti svarīgi, jo, kad aug jūsu struktūra un ir diezgan labi pirkumi, diezgan labi punkti, tad tas arī spēlē lielu lomu, kāds binārais solis ar kādu vērtību jums aizvērsies.
Ja? Tā. Nu, un pats foršākais ir, kad tad mums ir algas dienas saucamās, ja? Tā. Komisijas maksas par binārajiem soļiem tiek izmaksātas katru nedēļu. Tas nozīmē, ka mums 5-6 reizes nedēļā ir 5-6 reizes mēnesī ir algas dienas, ja? Un bināro komisiju teiksim tā, bināro soļu komisiju samaksas tiek aprēķinātas pēc tā, kāds ir pārdošanas apjoms. Viņas var svārstīties, ja? Tā kā var būt gan 42 eiro, gan arī 45, var arī būt 90 un varbūt arī 95, ja? Tas ir atkarīgs. Nav tāda viena, teiksim tā, cena, ja? Un līdz ar to, ja mēs vēlamies iet jau uz karjeras kāpnēm, ja, tāda mums ir arī tas, teiksim tā, karjeras kvalifikācijas periods. Ja. Tūlīt tā. Karjeras kvalifikācijas periods, kas ir tas ir 2 reizes mēnesī no 1. līdz 15. datumam un no 16. līdz mēneša beigām, kad mums šajās 2 nedēļās ir jāsasniedz kvalifikācijas statusa prasības, ko mēs izskatīsim mazliet vēlāk, smalkāk jau, un tad vēl pie visiem binārajiem soļiem jūs saņemat vēl kvalifikācijas, teiksim tā, prēmiju, ja? Un tā ir 2 reizes mēnesī, 16. vai nu arī 7. jau nākamajā mēnesī. Nu, lūk, kā tad notiek ceļš pa karjeras kāpnēm? Ceļš pa karjeras kāpnēm ir 7 ceļi, ja. Salesmasters, pirmā kāpne ir salesmasters, kur jums neatkarīgi no cilvēku skaita vienā pusē ir jāsavāc 2,5 miljoni grupas PV un otrā pusītē arī 2,5 miljoni grupas PV. Tad jūs saņemat salesmaster statusu. Ja? Tālāk jau iet mazliet sarežģītāk. Ja jūs esat Diamond Masters, tad jums pašam uz konta ir jābūt, kā jau iepriekš teicu, 1,5 miljoni PV un jau ir jābūt 2 salesmasteriem vienā pusē un 2 salesmasteriem otrā pusē. Šāda pati struktūra veidojas arī tālākajiem karjeras kāpnēm. Ja jūs vēlaties būt Šāronas Rozes master, tad pašam jums jau, kā redzam, struktūrā jau ir jābūt 2,4 miljoni, nemazāk PV savējie punkti, ja, personīgi. Un grupā jums ir jābūt 2 Diamond Masteri vienā pusītē un 2 Diamond Masteri jau otrā pusītē. Ja? Star Masteram tāpatās, ja? Arī savi punkti plus 2 Šāronas Rozes masteri vienā pusē un 2 Šāronas Rozes meistari otrā pusē. Tāda pati sistēma arī ir Royal Masteram, ja? Pašam ir jābūt 2,4 miljoni punkti un 2 stārmasteri vienā pusītē un 2 stārmasteri otrā pusītē. Crown Masteram tāpatās, ja, arī savi punkti 2,4 miljoni un 2 Royal Masteri vienā pusītē un 2 Royal Masteri otrā pusītē. Nu, un Imperiālim ir tāda pati struktūra, ja, kad jābūt 2 Crown Masteriem vienā pusītē, ja, un 2 Crown Masteriem otrā pusītē, ja. Tas nozīmē tā, ka jums katru reizi pakāpjoties jau no iepriekšējā līmenīša, jums ir jābūt 2 personām, ja, vienā pusītē un 2 personām otrā pusītē. Ja? Tā, nu lūk, esam nonākuši pie pašas interesantākās sadaļas, ko tad mēs iegūstam, kad mēs esam salesmasteri. Ja? Tātad, salesmasteri,
Vienā pusītē 2,5, otrā pusītē 2,5. Jā, šeit jums nav jābūt grupā līderiem, jums ir vienkārši jābūt labiem pirkumiem, un jūs jau esat salesmasters. Jā? Tā kā tas ir ļoti elementāri. Ja jums ir laba struktūra un laba pirktspēja, tad šis ir paveicams diezgan ātrā tempā, un šīs periods tad ir, kā jau iepriekš teicu, jā, mēneša pirmās 2 nedēļas, pirmā pusīte, vai nu arī mēneša otrā pusīte, jā, noteikums ir 2 nedēļu ietvarā, jā, no 1. līdz 15. un no 16. līdz mēneša beigām. Jūs varat saņemt šīs summiņas. Tātad, bināro soļu prēmijas, jā, tur var aizvērties jums 8, 9 soļi. Binārie un par katru soli 45 eiro. Un statusa prēmija, sasniedzot šo statusu, jūs vēl papildus varat saņemt 330 eiro plus mīnus, jā, varbūt 320 ir atkarīgs no pirktspējas, kas ir tanī mēneša ietvaros bijis, jā, jo šie statusa prēmijas tiek aprēķinātas proporcionāli teiksim tā, veiktajiem pirkumiem, ja, kas tanī mēnesī bijis. Un aptuveni 2 nedēļās jūs jau varat saņemt 690 plus mīnus eiro. Ja? Un par pirmo reizīti salesmastera statusu sasniedzot, jūs vēl saņemat absolūtu sērijas komplektu dāvanā plus 4 set komplektu. No nākamā gada vairs nebūs pieejami šie komplekti, bet būs izmaksātas naudas summas šo komplektu vērtībā. Nu, lūk, šeit mēs tā ieskatāmies, kā tad salesmasters veidojās. Jā. Kvalifikācijas periods, jā, no 1. līdz 15., no 16. līdz mēneša beigām, jā, un vienā pusītē, ja jums jau ir, teiksim tā, kopējais 2,500,000 PV un 2 miljoni, otrā pusītē 500 PV, tad jūs jau esat salesmasters. Nākamais solis mums ir Diamonds. Diamondam, kā jau teicu, vienā pusītē un otrā pusītē ir jābūt jau salesmasteriem pa 2. Ja? Līdz ar to bināro soļu prēmijas mums jau var aizvērties uz 90 eiro, ja, par vienu solīti, jo šeit jau ir lielākā grupa un līdz ar to arī apgrozījums ir lielāks. Ja? Statusa prēmija var būt no 520 līdz 560, jā, tā kā 520 līdz 560 atkarīgs no arī pirkšanas spējas. Un kopumā mēs varam saņemt no 2 nedēļu ietvarā 1460 plus mīnus. Un arī par pirmreizējo kvalifikācijas iegūšanu mums ir dāvaniņas, absolūts sērijas komplektiņš plus evening care komplektiņš un vēl 750 eiro. Tāda kā skaidrs naudas izmaksa. Bet neaizmirstam, šis ir tikai par pirmreizējo. Kā tad veidojās, ja? Kā jau teicu, ja? 2 vienā salesmasteri, 2 otrā salesmasteri, ja? Tā šeit izskatās tāda struktūriņa, ja? Tā kā droši varam mazliet paskatīties vizuāli, lai jums tiešām tas viss tā būtu vairāk saprotams, ja? Šārons roze. Šārons rozei arī šādi, ja? Aizvarās jau binārie soļi, jau var aizvērties uz 260 eiro par solīti, ja? Statusa prēmiju jūs saņemat 1330 plus mīnus, ja? Un kopumā plus mīnus 3930 eiro pa 2 nedēļām, ja? Un par pirmreizējos kvalifikācijas iegūšanu, ja, mums ir skaidrs naudas izmaksiņa
1650 eiro un 2 ceļojumu biļetes uz 3 naktīm, 4 dienām. Vienas biļetes vērtība ir 750 eiro. Šādi izskatās arī Šāronas rozes struktūra, ja? Kad jums ir jau jābūt 2 daimondiņiem vienā pusē, 2 daimondiņiem otrā pusē, ja? Un līdz ar to arī daimondiņiem ir jābūt pa 2 selsmasteriem, ja? Tā kā šeit ir pa 2 selsmasteriem jābūt, ja? Vienā pusē un 2 selsmasteriem otrā pusē, un tāpat arī šeit, ja? Vienā pusītē un otrā pusītē pa 2 selsmasteriem. Te arī tāpatās, ja, tā kā kaut kur pazudis tas viss ir. Šādi izskatās mūsu struktūra, ja mēs zīmējam kvadrātiņos. Nākamais jau ir Stārmasters. Stārmasteram jau ir lielāks bināro soļu, teiksim tā, izmaksas. Ja, tie var sasniegt jau 430 eiro par soli. Ja, un statusa prēmija ir 3330. Un kopā 2 nedēļās jūs varat nopelnīt plus mīnus 8000 eiro. Ja? Un skaidrs naudas par pirmreizējo kvalifikācijas iegūšanu, skaidra nauda mums ir 7500 un jau 4 biļetes uz 3 naktīm un 4 dienām tuvākajiem, kur mēs varam aizbraukt atpūsties, un vienas biļetes vērtība ir 750 eiro. Royal Masteram jau soļi var aizvērties uz 760 eiro par soli. Statusa prēmiju šajā statusā mēs saņemam 13340, kas tiek izmaksāta, ja jūs sasniedzat šo periodu 2 reizes mēnesī, tad tā dubultojās. Ja? Un kopā 2 nedēļās plus mīnus mēs varam saņemt 20940 eiro. Kā arī ir pirmreizējās kvalifikācijas iegūšanas dāvaniņa, kura kompānija arī ļoti novērtē jūsu ieguldījumus un jūsu darbu, un līdz ar to tiek izmaksāti 37,000 eiro skaidra naudiņa. Ja? Tad jau iet tālāk jau 1500 aktivitātēm dažādām, ko jūs varat izmantot un atbalstīt jūsu sadarbības partnerus. Autonoma ir aptuveni 800 eiro mēnesī, ceļojuma biļetes 4 personām jau ir 10 naktis un 11 dienas, un vienas biļetes vērtība jau sasniedz 3000 eiro. Ja? Crown Master. Bināro soļu prēmijas par vienu bināro soli šeit jau mēs esam šajā statusā sasnieguši griestus, un tas ir 1000 eiro. Ja, statusa prēmija ir 33,350 eiro, un kopumā pa 2 nedēļām mēs varam saņemt 45,350 eiro. Ja. Skaidrs naudas izmaksas arī par pirmreizējās kvalifikācijas iegūšanu. Mēs jau saņemam, arī kompānija ļoti dāsni novērtē jūsu sasniegumus sava biznesa izveidē, un jūs jau saņemat 225,000 eiro skaidru naudiņu. Tas ir vienreizējs pabalsts, ne, bet tās, teiksim, tā vienreizējās dāvaniņas, ja, atļauja izmantot 3700 eiro mēnesī sponsorēšanas aktivitātēm. Tad nāk dāvanā luksusmašīna 47,000 eiro vērtībā, ceļojums 4 personām uz 10 naktīm, 11 dienām, un vienas biļetes vērtība var būt jau sasniedz 3000 eiro vienai personai. Ja? Un pats augstākais mums ir Imperial Master, tā ir pati augstākā kvalifikācijas sasniegšanas status, kur mēs arī jau sasniedzam jau soļus, kas ir
katru dienu pa 1000. Statusa prēmijas šeit jau ir lielākas, un līdz ar to mēs arī varam saņemt jau lielākas summiņas. Ja? Tā kā skaidras naudas izmaksas par pirmreizējos kvalifikācijas iegūšanu ir 740 tūkstoši eiro, aptuveni 7 000 eiro sponsoru aktivitātēm. Luksus mašīnas vērtība ir 57 tūkstoši eiro, un biroja telpu īres izmaksas tiek sektas, kas ir aptuveni 2000 eiro. Tad ir subsīdija personīgā asistenta algai, arī aptuveni 1500, un šofera algai aptuveni 1500 eiro, kā arī bija 4 biļetes tuvākajiem ģimenes locekļiem atpūtai uz 10 naktīm un 11 dienām. Un biļetes vērtība katrai personai ir 3000 eiro. Šīs summas ir aptuvenas, jo arī viss ir atkarīgs no tā mēneša, teiksim tā, pirktspējas, kas ir, teiksim tā, peļņas apgrozījums, ja tā teiksim, ja. Un, protams, imperiāļi, ja mēs dodamies uz panākumu akadēmiju, kur mums uz skatuves tiek izsniegta šāda palete ar naudas zīmēm, kur mēs vienkārši priecājamies, jā, tā kā izskatās ļoti labi, un teikšu tā, ka katrs, kurš tiešām kaut ko veido šeit, kaut ko pastāsta draugiem, radiem un vēl kādam, jā, var gūt panākumus ļoti ātri, un vēl ir ļoti labi tas, kad mēs strādājam komandā un mēs atbalstam viens otru. Ja? Ir arī iespējams tādi kā līderu klubiņi. Ja jūs esat Salesmaster statusu saņēmis 12 reizes gadā, tad jums ir iespējams tādas gulbītes. Ja? Šie gulbīši ir ļoti vērtīgi, un tā ir tiešām tāda, teiksim tā, sasniegums, ja, tavs novērtējums, ja, ka kompānija tiešām tevi novērtē, ja, un tas ir tāds gandarījums, ka šie gulbīši tiek izsniegti ar tādu mīlestību kompānijas, ja, un mēs tiešām esam cienīgi viņus nesāt pie krūts, ja, un līdz ar to, kā redzat, ja, katram gulbītim ir sava nozīme, ja, ir tie saucamie līderu klubiņi, ja, kur ir atkarīgs no jūsu gada ienākumiem, ja, tā kā Krauniem ir jau ar lielāki tie gulbīši, ja, nu, un Salesmasteram mazāki, ja. No savas puses man uzrunāja Valta Disneja šis teiciens, ka visi mūsu sapņi var piepildīties, ja mums ir drosme tiem sekot. Jā, kā jau mēs visi zinām, arī Valts Disnejs, jā, viņš bija iesācējs, kurš savu, teiksim tā, animācijas studiju, animācijas savu karjeru uzsāka no nulles, jā, viņš gāja caur ūdeni un uguni, jā, bet sasniedza savus mērķus. Līdz ar to arī novēlu jums iet uz priekšu, neapstāties, darīt visu, ko jūs varat, ja, jo zinu, ka tie, kas dara, tie arī sasniedz kaut ko, ja, un no savas puses es jums vēlos novēlēt, lai katrs solis tuvina tevi tavam mērķim ar ticību sev, neatlaidību un darbību, panākumi vienmēr būs tavā pusē. Paldies par sadarbību un par uzmanību, un uz tikšanos nākamajās reizītēs.